No 14. līdz 20. aprīlim mēs piedalījāmies projektā Think Global Learn Being an Entrepreneur in Europe, Sicīlijā. Projekta laikā mēs dzīvojām viesģimenēs. Dzīvojot viesģimenēs bija lieliska iespēja iepazīt Sicīlijas kultūru un viņu tradīcijas. Projekta laikā mēs apmeklējām vairākas vīndarītavas, un viena no tām bija Pellegrino vīndarītava, kur mums ieskicēja par vīnu vēsturi. Projektā mēs apmeklējām 3 pilsētas, kas ir Palermo, kas ir Sicīlijas galvaspilsēta, Portoniko, kur atradās skola, un es arī vēl apmeklētu ar Sini, tāpēc, kas dzīvo tajā pilsētā, kas ir kaut kāds 20 minūšu braucienā no skolas. Tātad mums bija jādzīvo viesģimenēs. Organizējuši Erasmus bērni mums bija organizējuši tādas kā lielās vakariņas vienu dienu. Un mēs tur ilgi ēdām dažādus Sicīlijas ēdienus, dažādas picas, maizītes un visu kaut ko citu. Vēl mums bija 2 vakari skolā. Viens no tiem bija, kur mums pasniedz diplomus par to, ka mēs esam piedalījušies šajā Erasmus projektā. Tur bija dažādi valstu ēdieni, bija ļoti forša atmosfēra, bija dējas, dziesmas un viss kaut kas tam līdzīgs. Tas bija viņiem tāds lielais pasākums. Skolā bija tā kā restorāns izveidots, kur varēja sagaršot dažādus sicīliešu ēdienus un arī vīnu. Notika arī teātra izrāde. Nav mana mīļākā ēdienu veida garša, bet jā. Tā mēs arī apmeklējām viņu stundas, un viņiem tā visā mācību sistēma ir daudz savādāka nekā šeit Latvijā. Viņi daudz to mierīgāk uztver nekā mēs to bija nopietnāk un ļoti sekojam līdz laikam, kad jānotiek kura stunda, kad kurš starpbrīdis. Viņiem tas daudz ir mierīgāk un kas mums bija kopā ar cilvēkiem ar kustību un dažādiem traucējumiem. Mums bija jāties kopā maisiņu, mums bija iedot katram maisiņu, mums bija jāizrotā vienalga kā kurš grib. Es savu maisiņu liku parakstīt visiem projekta dalībniekiem, jo man liekas, tas ir tāds kā foršs suvenīrs. Es savu maisiņu uzzīmēju zivtiņas, vienkārši gribēju un tā izdarīju. Man arī palīdzēja mazliet viena no meitenēm, kurai bija šīs problēmas. Un tie ir tādi paši cilvēki kā mēs un īsti. Mums aizved uz Palermo, tādā mazā ekskursijā. Aizvedu uz salas traktoriem, kur mums mazliet uz kuģīša pastāstīja par salas sāli ražu, kā viņu savāc. Un, jā. Gan arī katru vakaru mūs veda kaut kādā
gandrīz katru vakaru mūs veda pastaigās pa pilsētu, veda uz dažādām kafejnīcām. Mēs pastaigājāmies, gājām pie jūras. Tas bija labs laiks, kā pavadīt laiku kopā gan ar savu grupu, gan ar citām valsts. Palermo ir Sicīlijas galvaspilsēta. Tur mēs uzturējāmies vienu pilnu dienu. Mēs bijām galvenajos apskates objektos, redzējām daudz un dažādas Palermo ieliņas, redzējām to viņu slaveno katedrāli. Ēdām tur kanoli, tos itāļu gardumus un arī gelato. Tad mums bija jāprezentē prezentācijas, neiepazīstinot savu valsti, bet nevis valsti, bet par to, kādā veidā mēs attīram ūdeni Latvijā, ir īpaši Gulbenē. Mēs bijām kalnā kāpt, bet mēs bijām uz tādu templi, mēs staigājām pa pilsētām, pie skolas arī bija ļoti skaists kalns. Veidojām biznesa modeļus. Mēs bijām sadalīti grupās, un mums bija jāveido savs biznesa modelis. Tā bija mana pirmā pieredze, kad es veidoju biznesa modeli. Kad dzīvot nebija darījusi, bija gan interesanti. Mēs veidojām kaut ko par dārzeņu audzētājiem, tā, lai viņi vairāk pieejami restorānos un tā, lai viss ir ekoloģiskāks. Mums ļoti patīk šis projekts. Noteikti, ja būtu iespēja braukt vēlreiz. Paldies par iespēju mūsu skolotājai Aleksandrai. Un varbūt tiksimies kādu citu reizi.